Brokastīs! Kas te notiek? Es tev sariktēšu tūlītās. Mūs nerāda. Kā teica mans radinieks, mēģināja. Viņa nofotografēja tikko, un tagad mobilajā rāda viņa meita, jā. Arī nav jau vairs jauns cilvēks, bet viņš tāds vecs vīrs pavisam, un tā viņam rāda un iet, un viņš skatās tās bildes, kaut kur nevar atrast. Mūs nerāda. Tā man tas ir. Mūs nerāda. Tas ir otrs šī gada labākais. Jā, tas arī. Bet kā viņš tur bija? Kā viņš teica, kas bija tie vēl vārdi klāt pie tā? Tātad tomēr. Tātad tomēr, jā. Tātad, jo bija jau, viņš jau zināja, viņš jau gaidīja, būs. Un bija jau iepriekšējā gada. Un 15 minūtes līdz beigām vēl turējās. Viss it kā tā. Un beigās takš tomēr. Jā. Ak, Dievs. Tad nu traki tā dzīvē vispār. Dzīvē uz katra soļa siena. Tieši jā. Tā, jā. Nu jā, šis gads arī būs piečakarējis beigās. Jā. Rītīgi jau iet jau tā. Pametīs mūs šitam te zirgam. Es gribēju teikt lūsim. Pametīs zirgam. Jā, un tagad jāiet tālāk. Visu gadu jāies par principā. Klaus, kas ir? Šodien ir haiku diena. Varbūt, ka šodien vajag ritīgi haikot. Tā esot, starptautiskā haiku diena. Mēs sen esam haikojuši. Tieši tā. 2 rindas tā normāli it kā sakarīgi, un 3. Piemēram, akš! Jā, akš! Pasaku vārdu, lūpas kļūst augstas. Rudens vējš. Tas jau vēl normāli. Tur redz, pa tām lūpas saspraigājuši, jāsmērē ar kaut kādu tos nīvējā vai kaut ko, jo vējš ir. Te jau vēl cēloņu sakarības manā. Es tev stāstīju pa maigajiem matiem. Ko? Es tev stāstīju pa maigajiem matiem. Tad pēc tam es izstāstīšu. Jā. Satumst kalns, kļavu lapām atņēmis sarkano krāsu. Tā vēl viena. Tas arī kaut kā Satumst kalns, kļavu lapām atņēmis sarkano krāsu. Šitā nav haika. Te ir raktu, bet... Tie nav tie viltvārši, kas tev tur raksta. Ko tu sienies ar tādiem? Jā. Te arī par sitamiem tu nodod. Perkusijas. Perkusijas, jā. Perkusijas. Svilpe, kāpēc svilpe? Netāds stūlis. Šits tev jau, bet šitas ir brīdinošais. Tev ir visiem, kas negrib, lai viņiem nāk, viņiem jaunā gadā jāiegādājas svilpes. Un jāsvilp. Pāvs lauc aizgāja. Nē, man šis ļoti patīk. Pāminieks. Te jau ir celerisms tāds ielaužās labāk. Jā, celeris tomēr ir kaut kādas influences vai ne. Ietekmelis vārdā Arvīds Celeris, viņš jau tev ir iebāzis ritīgi tā. Tā iebāzis brīžiem, ka jāuzmanās, ka neaiziet plaģiātiskajā jau. Vispār Mandelē. Ka neaiziet Mandelē un plaģiātā, jā. Tas ir autora nosaukums. Mandela un plaģiāts. Tas baigi labi. Kikirikiki. Tas tu baigi laidē, vecīt, baigi labi. Nē, un tas ir nedēļas laikās. Un cik interesanti, ka viņi tomēr atšķirās savstarpēji. Protams, tur jūtam, tur nav. Tas kā vienmēr kaut pārmet grupām tādām kā Status Quo, piemēram, ja, ka viņi tur 60 gadu spēlē vienu dziesmu. Te nē, te katrs kaut kāds tāds savādāk. Nav jāmeklē grupa, piemēram, Pērkots arī. Visu laiku vienu tos pašus gabals, ja? Kā gribēja jāsmāk, kā gribēja jāsmāk. Un gribās visu laiku. Tur es varētu pateikt padomu, ka nevajag taisīt vienā dienā 2 uzreiz. Varbūt tiem jauniem censoņiem. Tie jaunie par tiem vispār nerunāsim. Labi ir, ka ir tomēr tāda pieredzes bagāta. Un pat nav vajadzīga tā meistarība, tā pirkstu veiklība.
vienkārši dzīves redzējums, tas skatījums, tas tev ir liels. Tā kā buļļa pauti tāda, zin, tāds milzīgs tas redzējums ir. Oho! Renārs Tūja. Pa šķīvīšiem nodavies. Vai malacis Nu, jau tā ir? jau ir jāieliek sludinājums avīzē. Cik viņš liels, nu cik tas ir, tas liels tev viņš ir. Tāds pusotru metru, nē, nu metrs. Metrs, jā. Nē, tas jau 8 centimetri tu rādīja tagad. Nu tad kā kaut viņš kāds ir? 8 Nu, normālais, jā? Pat garāks, Juhē. Nu, tā kā rasēšanas sliedi Jā, tāds. jā. Kurš gan nezin kādu rasēšanas sliedu, protams. Aiku beidzās jau. Tas ir, bet nu, Beidzās? piedod 2,50, ļoti labs izmērs tāds arī. Nav 3,33, jā. Nu, tu, man liekas, tu strādā rītdienai. Nu, tagad jāiemet domāju ielikt sludinājumu, lai vokāli arī atsaucās. Tas būtu nākamais līmenis, pieaicināt vokālus. Jā. Bet ja tu Vokāli? pagad, tu Nē, pats redzi? vokāli var sabojāt, vecīt, tev visu. arī, tu Tas arī. Tu jānu dzieda tikai pats. Pats, tas ir autors. šis Lai būtu nāk tāds izlaists. autoru nesiens. Jā, pilnā. Un mēs sarunās, ka tu nākošu gadu bildēs tajā... Bildēs, tajā- foyer. Foyer. Sagaiduši. Tas ir viens, bet kad ir tāds autora mūzikas vakars. Nu, kad ir... Jā. Nu, kā? Mazajā kameras zālē. Tijā Mēs jauziņā tev ieslēgsim tajā kameras zālē. Un tad tu tur varēs ņemties 2 dienas. Bet katru dienu pa gabalām. Vairāk nē. jo Bet tev- vairāk tā tev nav, jā? Tev laikam vairāk tu mums neatsūtīji. Jā, vai... Šis ir Bēbē brokastis. Ko te šīs tā nieza? Jā, un liekas, vienreiz mierā ietek visu gulēt, ko te var bļaustīties. Evo, brēri, kas balūtīts paspruk? Oi! Kur var iet? Okay. Pamiegam cilvēki runā šādi. Dāvanas! Dāvanas! Bērniņi nāk! Nav dāvanu! Jā, nu bērniņi nāk no dāvana. Tas bija tikai sapnis. Paldies, Rudīt! Nu, tur man nesāp. Tur man nesāp. Aha, rokā esi. Nu, tepat būs dziļmeistars. Ogles nopērts. Ogles novērts ir ok, jā. Ja, protams, ka ko dara Ziemassvētkos grillē, loģiski, ka grillē. Nē. Līga, Margarita, sievas māte, zīga mondzēt. Zējolītī, sēžu es uz kapostu lauku, manā baigā. Dzējolīt ceļš uz kāpos lauku. Tiešām viņš cilvēks ir satrauks, ja būs jāskait pantiņš. Kaut kāds tas kratītājs ievē. Kekatu, reketu. Kur ir dāvanas? Nu, labi. Dāvanas kekat. Nu, katrs bāž roku un ņem vienu. Tā ir tāda mūsu kolektīvā aktivitāte. To mēs arī piekopjam, kā jūs atceraties, mūsu kopīgajos pasākumos. Jā, Ziemassvētkos. Jā, katrs bāž roku un ņem vienu. Nu, redziet, puiši. Jūs zinat, kas tas ir? Jā,
šis ir ļoti dārgs, ļoti dārgas lietas šitās ir. Aizvadītā gada modes kliedz. 10 miljoni mēnesī tirāža 2025. gadā mēnesī. Nu, pastāstiet Loham, populārākā. Šis jau ir lietots jau, ja? Jā, to Protams. nokabinājām. Suņa saskrambāts. Suņa sakošļāts vēl sīkaliņi jūt. Bērniem vairs nav aktuāli, tas tā kā, zini. Tagad atdod suņiem. Tie ir tie slavenie labubu. Labubu. Beigas jāizrunā tā bu, jāpūš tā kā uz āru. Nu, Pop. Nu, labi. Šī ir bijusi populārākā mantiņa aizvadītajā gadā. Nu, labi. Nu, Andri, ko tu tāds sešpagājies? Pašam uz džempera, baby Yoda. Tad esi ritīgi popkultūras ķīlnieks. Nu, jā. Nu, tagad, nu. Principā viņi ir ļoti līdzīgi. Bet zinot, kā te pie mums notiek, visdrīzākais, ka pēc tam, nu, tā kā mēs uzliksim nākošo dziesmu, jā, tad mums jādod atpakaļ. Nu, tā mums ir tajā darbā, jā. Jā, nu, labi, tāpēc es tā papriecāšos par to. Nē, nebūs jādod atpakaļ. Varēsies par to slikto sakodienu. Ortodons pēc viņa raud. Pēc labubu. Guten Morgen, Damen und Herren. Baba, Frühstück in deine Hause. Klau. Sanāca man te nedēļas nogalē šo to uzzināt par Japānu. Jā, malacis. Izrādās daži interesanti fakti. To es tā kā biju dzirdējis, ka viņi tā kā ka tu ej iekšā pie kāda mājās, tev jāvelk nost ir apavi un tev jāvelk čības kājās. Nē, tev tās čības jāvelk nost ir, kad tu ej iekšā. Nē, viss plikām, Indijā tas pats ir. Jā. Un tad viņi dara tā, tām čībām savām, ko viņi staigā pāri, tās kurpes viņiem pamatā esot 3 izmēri pa lielu. Un viņi tās savus apavus ikdienas, ko viņi staigā, viņi apgriež, kad iet iekšā, tad viņi viņu uz izēju. Tā, noliek uz izēju. Kā ies prom. Tā, kad iet prom, lai var ātri uzreiz aiziet projām. Uzkavēties nav ko, jā, to jau sen teicu. Ciemiņiem jāzina, ir sava vieta. Viņa vieta ir mājās, viņa mājās, jā. Un kas ir vēl interesanti, un tad, kad tu iekšā atējā, tad tev tās čības arī jāvelk nost ir, ar kurām tu, respektīvi, ejot iekšā atējā, tur ir čības tev jāvelk kājās. Tu nevari iet ar saviem apaviem. Tur nolašļakstīts un nolaist. Nē, tas ir tā, ka tu nevari ar saviem apaviem iet iekšā točā. Kaut kā tā, tur ir sarežģīti. Un tam visam ir jāsako līdz, jo pretī gadījums tiem skatīsies, kas tu tāds esi, vai ne? Etiķetes nekādas. Jā, vispār neko. Manieru nav. Bezmanieru cilvēks ir atbraucis mūsu mīļajā Hokkaido. Un tu zini, kāpēc viņi? Labāk jau būtu iztaisīs sev harikiri jau turpat Rucavā. Un šitais puisis, kas Latvijā ir, viņam ir prece ar latvieti. Kas spēlē ar ģitāru dzied. Masaki. Jā. Viņš uzdev tādu jautājumu, kāpēc Japāņi nūdeles ēda ar troksni. Viņiem ir tas, ka viņi sūdz iekšā, un tas viss ir skaļi, un tas tiešām tā ir. Jā. Kāpēc viņi tā dara, tu zini? Simbolizē, ka vai garšo. Nē. Tas bija kaut kā ar kāpostiem. Nē. Kāpēc viņi tos makaronus tik šļurbā vai kā to nosaukt? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī viņi karsti makaroni viņi padziest. Tieši tajā brīdī. Tā pats viņš. Jā, bet viņi saraujās redzēt to vairāk gaisu, un kas tad viņu mazajās mājiņās notiek, šaurajās telpiņās. Tāpēc viņi iet ar čībiņām uz turieni. Bet tās maciņi jau nāk bez čībiņām, un visādi citādi viņi jau nāk ārā. Varbūt viņiem patīk tās maciņi. Tāpēc es saku, mums vajag uzaicināt. Kas varbūt labāks pa makaronas maciņu. Mums vajadzētu uzaicināt, kā bija, es visu laiku aizmirstu. Masaki. Mums vajadzētu uzaicināt ciemos, lai viņš mums visu kaut ko izstāst, kā viņiem tur, kas tur kā. Tur. Vai ne? Tur bija meitenes pārsvarā, un mēs ar viņām draudzējāmies skaitļotājos, tur bija pārsvarā puikas, mēbeļniekos arī loģiski, jā. Vēl automobīlisti, tie skaitījās, uz tiem bija vislielākais konkurss, jo visi domāja, ka baigi strādās servisos un kāpos tu vēl iekšķerēm.
šķūrais. Bet tā jau arī pēc tam bija, Nu, ne? es nezinu, kāds bija liktenis, bet cik tur daudzi no tiem pabeidzējiem aizgāja pa savu profesiju, nu personīgi man nesanāca skaitļotāja karjera. Jā, jo tu izrādās IT. Tehniķis elektromehāniķis. Es laboju skaitļojumās mašīnas. Tu esi stāvējis pie datora. Es biju viseļā. Tur skaitļojumās mašīnas, kur bija viseļā, kamēr salabojas. Tās bija pilnīgi citi datori. Tie bija perforātori. Ko viņi izreiķi? Liec man mieru, es neko neatceros. Vispār man tas bija, es gāju dramatiskajā policijā, tas man bija galvenais uzdevums tajā laikā 5 gadus. Tā vēl šādi nolikt sabiedriskās zinātnes, vēsturi un kas tur vēl bija. Tā. Nu, tu taču bija jāsako līdzi visiem kongresiem. Jā. Es jau tagad dzirdēju. Es stājos iekšā konženē uz televīzijas režisoriem. Iestāja eksāmenos bija PSKP vēsture. Jā. Tev bija jāzina kongresi, kas tur notiek, kurā kongresā, kurš dabū pa mici. Tagad Tehniskā universitātē stāstīja aizgūtnēm, pasniedzēja stāstīja, kā pa ierakumiem gājas, nesis bija tas viens sašautu ķiveri, tiem pārējiem ūdeni bija stiepts. Nē, mums aizgūtnes vairs nebija, jo mēs tas bija jau 87. 6. gads, saprot, kad jau sāk. Bet iedomājies, ja tas bija 85, 86, un tad iespējams, ka tas bija pasniedzējis tāds joks, tajā brīdī. Jo viņi jau varēja stāstīt, kā karavīrs nesis ir saviem biedriem nodzerties ūdeni. Kas kā caurā. Cauršautā. Jā. Klausies, vai projām, bēbē, brokastīs, come on. Jā, nu ko, tuvojas, nāk virsū, nāk, tā kā tāda slapa salvete, tas jaudais gads. Ne visur, starp citu ir. Ne visur ir mitrais toalets papīrs. Jā. Paņem to mikrofonu. Vienīgais mikrofons, kas strādā. Ko? Kā tas var būt? Nezinu. Es strādāju, foniņš iet kaut kāds, uzliec kaut kādu, tas tur vispār. Vēl kaut kas darboja. Foniņš arī neiet. Nē, iestūdīties. Es tad vienkārši nogriezu. Jā, nu labi, es esmu karalis. Tiešām neiet viņš. Mēs iesim, mēs varam iet blakus sēdēt. Mēs blakus sēdēt, jā, mēs, ko darīt. Jā. Nu, te reko 4. vēl kāds. Kolosāli. Vai tā vienreiz jau nebija? Mums jau bija. Nu, tā ir, kad cilvēks dzen brīvdienās strādāt, vai ne? Varētu mierīgi to bumbierīt, daudzīt kaut kur tradicionāli vai kā, nē, jānāk un... Ciki. Nu jā, ciki. Mēs esam tagad ziņu. Mēs esam viesi, paši sev viesi. Jā, kā jums iet? Kā jums iet ļoti labi, jā, nu labi. Tagad mums te tā skatās virsū 2 acīm. Mēs varētu ielikt kamerās. Pagaid, jā. Šitien te kaut kur var. Nē, te. Jā. Cilvēki redz. Mēs taču esam televizorā arī. Viņš tāds trausls tāds. Nevar redzēt. Vajag uz kaut kādu melna pamata. Šī te varbūt te. Kas te ir? Šitā labi, jā. Tā neredz, bet ir viens rakurs, kurā redz tāds. Šitas koplāns ļoti labi. Tie ir Annas. Svētās Annas biste. Ko viņa biste, bet kā bija tie? Krūštāls. Nē, bet tur kāds tos nosauca par... Kas bija kaut kādā pasākumā vai kaut kāda bija, vai nebija kaut kāda ābola? Nu, ābolīši, Venēras ābolīši. Viņa jau pati to teica. Viņa pat teica, ka viņai esot Venēras āboli. Ļoti laba raža uz Venēras ir.
Tādi abu. Tur neviens Trebū nestāv blakus un Antonovka. Nu jā, tieši tā. Klausies, vai projām, bēbē brokastīs, yeah, come on. Tad haiks, jā, un starptautiskā diena, jā, bet mēs arī esam diezgan starptautiski ar Japāņiem. Arī būs jau normāli ar Kobi sevis ļoti labi sacensības. Pulkstens vai nebija? Sadraudzības pulkstenis, jā, mums ir. Nu labi, tātad. Kas tas? Ak, šie maigie foreļu ikri. Lifts nedarbojas. Nu tā. Ināra iziet no mājām, Edīte ilgi pa dušu, labais uzvarēs. Nopirku uz tirgus glaunu, džemperi un čības. Sacēlās decembris. Ir uzstādīta egli mirdzoši balta, apkārt ar zilām mantiņām. Pie plīts šmorē necirsta saimniece. Ir iedegtas sveces, salocīti džemperi, salikti stūrī, pasēta cita cilvēka fotogrāfija. Graudi tavā glāzē, rotā svētku seju. Es ziepes necelšu. Sakura sārtiem ziediem zied būšķiršu kompots, kartona kaste. Suns nobučo kaķi, pele nēd sieru, sieva aiziet pie Pētera. Nu, te ir 3, tāda laustā haika, bet nu ok. Toļiks ir kā toļiks, tomēr dāmas nesmādē, skursteņas lauķis kavējas. Klusums novelk bikses, krēsls elso tumsā, viesturs raud. Jāņa mājā 2 amarīļi, 2 šķirnes kaktusi šodien jāpaliek sausā. Sniegs, Jānis iet mājās. Pietiek. Dziesma nodziedāta, svece nodegusi, svētais tēvs atvieglojas. 4 meitenes kailas, guļ katra savā gultā. Zāles pļāvējas remontā atkal. Ja redzi kailu sievieti, to uztver vajag kā dievieti. Autobus nāk pēc saraksta. Mans ceļš mani ved uz dienvidiem, iesvīdušas sievietes un silts alus. Bitcoins atkal nokrities. Uz galda polšu un salāti ar krabi svētki nosvinēti. Mums sanāks labi. Matkulē ģimenes ārsts pieņem trešdienās. 6. stāvā sētnieks dzīvo, rāda visām savu stīvo. Reti eju uz zoodārzu. Ātri uzlieku brilles, kamēr novilktas bikses. Migla. Maksimā sviests, €29. Nevar zināt, cikos. Tas man patīk. Pirksts ieslīd dziļāk, dzejnieks raud, dvielis un kūdra. Ar bračku ejam mēs uz dīķi, abiem kājās šorti. Cik gados sadalās līķi? Nu, te jau... Jā, ok, ir labi, bet haika tā nav, protams. Protams, ka tā nav haika. Zupā parādījās mīļotās sievietes atspulks nedzeršu. Biespienam atkal pielikta cena. Ienāk Sanda dejus, visi uzreiz smejas. Svece paliek neiedegta. Algas pielikums pa visu ģīmi. Menueta pauze. Viņi ir iesprukuši kaut kādi, kas nebija plānoti. Menueta pauze nav nevainas. Līmeņoju sienas skapi, lai milti nekrīt ārā, sivēns ir pamanāms. Raugoties dīķī pie vecajām darbnīcām, aizmirsās pinkots. Nav. Daiblonis pārkāpis robežu, Naura ir ļoti atvēzējusies uz galda zils kopējais peltkostīms. Tā nākamais arī nav. Bez izbetonēšanas te nekā nebūs. Divatā mēs to. Un šitas man patīk. Bez izbetonēšanas te nekā nebūs. Divatā mēs to. Jā. Lasu romānu un domāju par vistām. Salecās kaķis ar cigaretīm. Nav. Nu, arī nav, jā. Jā, betonēšana bija labs.
Solīja mīlu, solīja laimi, akcijas cenas aug. Dakša rokā, nazis kājā. Kur tukumā var samainīt zlotus? Sniega putināja, vecais mani lutināja. Nevar izmazgāt dīzeli no baltajām biksēm. Šitā nav haigi, bet man ir labi, jā. Aiziet gads, atnāk gads, rādio skan. Okay. Tā, kur vēl man patīk? Mans ceļš ved uz dienvidiem, iesvīduši sievietes silts saulus. Bitcoins atkal nokrities. Tas ir pagājis. 4 meitenes kailas guļ, katra savā gultā zāles bļāvēs remontā atkal. Tas bija smuks, tas tev patīk. Jā, un maksimāls viests eiro 9,29. Nevar zināt, cikos. Bet varbūt kā reko izbetonētāji paņemam. Tas ir Sandis, jā, pagaidu, vai mums vēl ir graudi tavā glāzē rotās svētku seju. Es ziepes necelšu. Jā, tas arī labi. Emīls mums vispār nav jauniņais. Tas ir tāds jauniņais. Svešais. Mums ir svešais ievaldiet. Un tāpēc mēs tik priecāmies par katru svešo. Ņemam? Ja davai. Emīls ir pretendūha uz pretendātors. Aliens svešais pretendātors. Viņš ir pretendātors. Tātad Emīls teica tā, haika, klusumā. Drausmīgi, kā Sanda, viņa ne tikai bļaustās ēterā, viņa iet arī koridorā un tur visdrīzākais. Gribēju pateikt, ka Zieču, tu esi laipni aicināts rītdien laimes dākas apdāvināšanās ap 8. Tu izlozēji mani. Pilnīgs apmārēzes no laimes. Bet 10 krantiem ir jāpērk. Viņai dibenā bērnība iespēlēsies. Aizcer durvis. Jā. Brokastis! Tu man varētu lūdzu palīdzēt, atbildēt uz dažiem jautājumiem. Klausies, tā es saņēmu tādu vēstulīti, vai ne, no kādām garmatai no žurnāla, vai ne? Un man saka, raksta, vai ne, ka sveicu jūs jaunajā gadā, lai viss iecerētais piepildās. Šobrīd gatavojam nākošā gada 1. numuru, tos par cilvēkiem, kas dzimuši zirgadā. Es esmu dzimis zirgadā. Un saistībā ar jauno gadu gribēju jūs lūgt, vai jūs nevarētu man atbildēt uz 2 vienkāršiem jautājumiem. Un pirmais jautājums ir tāds. Kādas līdzības sevī tiešā vai pārnestā nozīmē saskatiet ar zirgu? Varbūt tas ir strādīgums, izturīgums, bet varbūt esat tikpat gracios, skaists un iznesīgs. Ko man atbildēt? Jau garšo auzas, droši. Tas auzu putra ēr. Jā. Viss. Nē, bet varbūt tad kādas līdzības sevī tiešā vai pārnestā nozīmē saskatiet ar zirgu? Varbūt tas ir strādīgums, varbūt tas ir strādīgums, izturīgums, bet varbūt esat tikpat gracios, skaists un iznesīgs. Gracios, tas nav pamāri. Tad man rakstīt, es arī ēdu, es ēdu auzas. Varbūt es labprāt ēdu auzas. Vienkārši es arī ēdu auzas. Ja dod, jo viņas jau nevienmēr. Labi, viss pietiek. Būsim lakoniski, ja? Jā. Es arī ēdu auzas. Ok, labi, tad ir otrs jautājums, vai ne? Kas tev to prasa? Sieviešu žurnāls. Sieviešu, labi. Garmadeno žurnāls, jā. Jā. Kādas ir jūsu jaunā gada apņemšanās? Kādas varētu būt mans apņemšanās? Te ir parasti vairākas. Tad varbūt, kad ēst vairāk auzas. Nē, pagaidi. Tur varētu saspringt. Tā. Iejūgties vēl vairāk darbos. Iejūgties. Vēl vairākos. Vēl vairāk darbā. Jā, iejūgties. Tā, ka jāvelk tas vezums, saprot? Tas ir tas strādīgums, to jau bieži slavē zirgus, ka viņi velk mūsu uz priekšu un visu civilizāciju jau kopš
pirms Kristus Bet ēras. saprot, te ir prasīts tā, kādas tas ir tad vairākas. Iejūgties vēl vairāk darbā. Tā ir tikai viena tāda. Nu, labi. Iejūgties un vilkt vēl vairāk darbu. Tas nebūs. Tā varbūt iejūgties 2 reizes vairāk darbā. Nē, divas. Nē. Nevajag atkārtoties. Pagaid, Iejūgties. Zviegt par visu, kas ir zviegšanas vērts. Nē. Zviegt par visu, kas ir apzviegšana. Tad vienkārši, klausies, kāds ir jūs iejūgties un zviegt. 2 vārdi. Iejūgties un zviegt. Jā. Bet iejūgties darbā varbūt tomēr. Kāpēc? Es varu iejūgties. Tas man, ja es esmu tikai, saka, es tagad iejūgšos, tas man pavar lielāks. Dari kā zini. Iejūgties un zviegt. Iejūgties darbā un zviegt. Iejūgties darbā un zviegt atpūtā. Un zviegt. Tā ir. Un atpūtā. Ne, zviegtā, darbā atpūtā. Kontrastiem tādiem jābūt ir tādiem. Šitā. Tā. Tātad es arī ēdu auzas. Tas ir pirmais jautājums, atbild uz pirmo jautājumu. Un tad iejūgties darbā un zviegt atpūtā. Ja varbūt atpūtā zviegt. Nē, zviegt atpūtā. Iejūgties darbā un atpūtā zviegt. Ļoti poētiski. Un tāda vēl bija, un saprot, tagad uznāca šitais trakais viesulis un rauj nostos. Kur tu biji tieši tajā laikā? Es biju skārtnieku darbnīcās. Oi, traks. Jā. Kāpēc? Tā kā norauti jumti, reku jau mākslas šitai te. Tu pats tā kā tur griezi un līmēji. Es biju uz tā, kā meistarklases bija. Un man jau savā laikā, mēs vienā klasē gājām. Tu jumiķis. Es nepabeidzu, bet tie biedri tur pabeidz. Un tā viņi saka, ka man toreiz, es labi griezni maucu. Un tā viņi prasīja, tik daudz tā šepa tie jumti norauti. Tad tev palīdzi. Tu gāji palīgā? Jā. Tad tu esi tāds izpalīdzīgs puisis. Tad tā mākslas akadēmijā tu norāvi to. Nē, norāvi jau Viesuļkungs. Jā. Bet es jau tad... Tu mēģināji nogriezt. Jā, piegrieznis. Tu gāji palīgā, tur likt. Skārtnieku darbnīcā. Tur kā tev iedod mērus, sameklē tur jau. Labi, mēs jau tur arī, kādu krāsēno ierauju. Kā man tā arī, kāds misiņu loks. Pie vienām šetēm. Labi. Forši. Guten Morgen, Damen und Herren. Baba Frühstück in deine Hause. Tas tad bija Salavecim neliels infarkts, sniegbaltītei ielikts implants, būtu silikona pupi, ne jau lielāks deguns tupi. Meiteni ieliks. Sajauta. Ne, viņai gribējās tādu. Sievieti ar vāveri gribēja nest mājās, pēkšņi viņa atžirga, nes pār pleciem kājas. Vecīts izvelk mantiņu, mamma izsauc policiju. Tāda. Nav slikti, jā. Kā tad? Tā. Rūķītis zarā sēž, uzpūš vējs, rūķītis jau zemē sēž. Zāles vidū egles līķis. Tādu, labi. Sasniegts, ir svētku pīķis. Rīt, kad beigsim dzert un svinēt, iesim mēs to līķi kremēt. Protams, malnā Šeku kā no gaisa Voldemārā rādās plaisa. Kuņģīts niere plaušiņa šogad Ziemassvētku būs bez dāvriņu maisiņa. Tā, muļķīgi, jā. Jā. Būs saulgrieži, būs jauni rīti, zem egles nolikts pārsteigums, ko redzu es vai kortelīti, nē, soda kvīti, tā priekš jums. Labi. Ziemassvētki, jaunais gads. Kāds jau varbūt aizsvinējies, vakar jau bija tomēr tas, tie ritīgie saulgrieži, varbūt, ka jūs vēl joprojām kaut ko tur staipat, veļat. Starp citu ir jāsveic. Viss paliek arvien gaišāks paliks no šī brīža, no vakardienas. Tas priecē. Vakar laikam bija kulminācija. Vakar
vakar bija Tumšs tajā. bija visu laiku. Vakar bija tajā Rāclaukumā, tur bija tas Eņģeļi pār Latviju, tas koncerts, un tad bija tāda maza tāda rasa ar vēju, Tas ir labais. migla, un nevarēja saprast, tā migla ir no tā ūdens, vai migla kā migla, migla jau arī ir ūdens, bet vai tas ir tas lietus, vai tas ir tāda dūmaka, vai kā viss tāds ir, it kā jau grādu daudz, bet, viss tāds caur salis, bet, tad es saku, to katarsi vajadzēja izturēt, un tagad viss ies tikai kalnā. Tagad tā būs ziema ritīga, būs kaut kad varbūt februāra beigās vai kaut kā tā. Viņi arī tikpat labi var nebūt. Kaut kad būs. Es domāju, ka būs. Ka neizvairīsies arī šogad. Tas tā kā vasara šo arī viss čīkstēja pa to vasaras slikt un beigās septembrī šeit ritīgi iedevi. Iedeva iekšā tādu, bet tā bija. Visos tapojumos. Šīs ir Bēbē brokastis. Pie mums ir Sanda Dejus. Sanda Dejus no dišsacīs, jo tur viņai nav ko darīt. Ko darīt vispār? Tagad tu biji vēl, tagad tu nebija Dejus, kas tu biji? Aleknaviča. Dejus labāk. Neviens džingls man kā Aleknavičai nebija. Ēterā Sanda. Klausies, gada notikums. Jā, atjaunoja. Starp citu, mēs toreiz sadarējām, kādā krāsā šī ēka būs, un man liekas, šīs pakusušais saldējuma tonis bija tas, uz ko es liku. Nebija kaut kāda dāvana man par to vajadzīga? Protams, ka bija. Kaut kā nebūs kaut kāds? Iedod viņai loketu. Nesūkāšu. Tā ir mana apņemšanās. Šogad ne. Šogad vairs ne. Tā ir mana vecā gada apņemšanās. Iedod to piecīti. Piecīti dod, ņemšu. Super. Ir jau kaut kādas lietas. Kaut ko jau var, ja gribi, Izstāstījies savu vēlmi. Autogrāfu uzrakstīsiet, lai var pārdot. Kā vienmēr, jā. Tu jau pat māti vari pārdot. Pie apstākļiem. Tikai ar parakstiem. Jā, tikai ar autogrāfu. Klausies, redz kā ir, man atnāca... Laura Dzelzīša paraksts. Kas tev atnāca? Tā vai mātei droši. Kas tev atnāca? Mana māte lietas mierā. Izaudz vēl līdz manai mātei, puišam. Tā, kas tev tur ir tagad? Kas tev atnāca? Temu pirkumi? Nē, vēl nē. Ziemassvētku dāvanas? Tad man raksta no garmataino žurnāla. Tā kā auditorija būtu tā kā tu, jā? Jā. Lūk, un tad sveic tur jaunā gadā, un tā kā es esmu zirga gadā dzīmis, tad nākošais ir mans gads, un blā, 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 un cik zinu, tā, saistībā ar jauno gadu gribēju jūs lūgt, vai jūs nevarētu man atbildēt uz 2 vienkāršiem jautājumiem, ko publicēs tajā, numurā, ja? Pelnīs uz tevi. Jā, un tad ir tagad pirmais jautājums, vai ne? Kādas līdzības sevī tiešā vai pārnestā nozīmē saskatiet ar zirgu? Aizdusa. Varbūt tas ir... Vecam kleperam. Nē, paklausies, varbūt tas ir strādīgums, izturīgums, bet varbūt esat tikpat gracios, skaists un iznesīgs. Tas vienīgi. Nē, tas ir Fredžs. Kūt? Tev arī kūt? Nē. Kūt, ja no pakaļas pienāk. Nē, Fredis ieteica, es arī ēdu auzas. Droši vien. Viņam visādas putras garšo, gan jau kā zirgu putra arī var būt. Bet kutu un garšo auzas. Jā, tev divas lietas ir. Kutu un ēdu auzas. Jā. Tā es rakstu kutu. Labi, rakstu. Kut.
Tu šitā arī atbildēsi? Vai te nevajag salikt, pakārtot teikumu, lai viņi tad var... Viņi kā lai viņi paši kārto tur. Vai te tev nevajag pilnā atbildēt? Man šķiet, ka ar jaunā gada... Mēs viņu universitātes neesam beiguši. Mēs nevaram. Un tad ir otrs jautājums. Tā. Kādas ir jūsu jaunā gada apņemšanās? Un tad ir vairākas. Un šeit mums Viņi arī dod piemērus? Nē, te piemēra nav. Iejūgties darbā un atpūtās zviegt. Tas ir... Ļoti labs. Šitas dar, ja? Ļoti labs. Un nenojāties par darbu. Nenojāties par hobijiem. Nenojāties hobijos. Darbā, atpūtās zviegt un nenojāties hobijos. Jā, bet tas ir pretrunā. Nenojāties un neiejūgties darbā. Viņš bija smuks tāds lakonistas zviegt. Iejūgties darbā un atpūtās zviegt. Nu, tas labs ir, jā. Tā kā dzējoļi, tā izrauc no kaut kāda... Kad ārtava un varbūt atpūtā vai sudraba kalva. Nojāties atpūtā. Beidzot nojāties atpūtā. Nē, iejūgties darbā. Nevajag, tas jau, jā, paliek jau. Nu, ja tu būtu tāds puika kaut kāds... To tu man uzraksti rekurus lapiņus un paraksti. Vārnas var toties, es dzirdēju vārnas. Nu, tas ir augstākā vispār pilotāža, tāda, putnu ziņā tas ir, liela augstāk, gudrākais vispār izstrādājums dabas. Vārna, jā. Vārna, jā. Viņiem ir iedomājies tik tālu, ka, viņi veido teikumus, tā viņa saķērkšanās, tā ir, kā to sauc, tas nav vienkārši pa izsaucienu kaut kādu, kas viens apzīmē bailes, otrs apzīmē, ka es gribu čurāt, jā. Bet... to viņš skaļi paziņo. Es tagad čurāšu. Droši vien, kāpēc? Nē, tu zini, kā tev jau liekas, ka tas cīrulīts vai kas, viņš ir es gribu mīst. Tas, protams. Un tu līdās liekšu klūt. Jā, dabis tāds, kas jau nav, skata tur. Vītero, cik grib, tā šmuts ir diezgan riebīgi. Protams. Jā, un vārnas, tad viņas veido teikumus, saproties. Tas trakākais, jā, ritīgi. Tā kā teikuma priekšmets izteicējis divdabis, viss notiek. Un pie tam, kas interesanti, katrā valstī savs dialekts vārdā. Viņiem izstrādājās dialekts, jā, viņi, kā tur vēl bija, viņi laikam veido jaunvārdus, teiksim, viņi kaut kā izštuko, ka tagad apritē, pieņemsim Latvijā, viņi izštuko, ka viņiem vajag vārdu pupi, teiksim, viņiem kaut kā, es nezinu, ienāca prātā, ka to vajag tagad, viņi savā kaut kādā ķērcienā, viņi to pupi izstrādā. Un tas lēnu garu, viņš jau kā visādas migrāciju rezultātā nonāk kaut vai līdz Teksasai, saproties. Un pēc pusgada vai gada, teiksim, arī tie zina, ka ir tāds foršs vārds pupi, ko lietot. Tādā veidā. Kaut kas raksts visādi ārprāts. Viņi zina, pie tam viņi zina cilvēkus, viņies... Kaķi arī atpazīst, cik tur 40 vai cik viņiem ir fails, laikam, kurus viņi zina. Nē, vistas zinot pat vairākus. Pagais, vai nesējot 100 vai 10 bija. Jā. 10 drīzāk. Dažšķir, jā. Viņi zina, kurš ir kas, jā, un vārns arī pievieno savām šitām sarakstam. Tā, šitas labs, šitas viņi kaut ko meta ēst, tas ir normālais. Un tad viņas nodod tālāk, ka šitas kretīns, tas sīkais, tas perdels, kas ir no 48. dzīvokļa. Tas skrien iekšā mūsu barā un dzenā mūsu. Vienkārši tāpatās. Viņš ir vārnofobs. Un tad viņas izplat to ziņu 48. dzīvoklī. Dzīvo maita vārnofobs. Bet redzēsiet viņu, Igors vārdā. Krāmējiet viņam uz galvas. Cik var. Un viņas par tiem labajiem varot būt tā, ka viņas kādreiz, viņas saprot, ka tas viņas ēdināja vai draudzējās vai uķi taisīja. Viņas pat var viņam kādu dāvaniņu atnest. Viņas atnest kaut kādu brošiņu vai pulkstenīt vai spīgulīt. Nopietni. Esot bijuši gadījumi. Viņi atnes ritīgi iemet šeit tev. Paldies. Kaut kādu. Šito vajadzēs atcerēties. Tur ir visādi fantastiski dzīvi. Tad ir atcerēties, bet tad es izmēģinātu. Jā.
Ko tad? Man tur apkārt plivinās dažas Tur vārdas. viņas padraudzējies, Jā. Un tad viņas tev sanesīs zelta kapteiņi Enrico pulksteņus visādus. Bet tev neieskrēja sociālos tīklos tas viens video baigi labais. Kurus tie suņi, ar suņiem vispār tās, kā viņi tur baidās no kaut kā vai kas vai sabaidās. Kad ir bīdāmās durvis, loks. Un ārā stāv tas pitbull, bulteries, tas bullis. Un iekšā tāds mazais kverplis. Un tas ārā tas baigi atņemt zobus, baigi rūts. Tas mazais rei, tā kā tūlītās, Un saimnieks atais vaļā durvis. Jā. Un tas mazais. Apstulbs. Viss ir pilnīgs mirsts. Jā, pirms tam bija tāds naids. Jā. Un tie mazie, tu esi redzējis tos video, kā viņi ģības tie mazie, viņš sabaidās. Jā, un tad gar zemjas, laikam gan. Bet es neesmu redzējis tā dzīvē, kad šitā te sabīdo. Jā. Mēs uz planētas nedzīvojam vieni. Vakar vēl bija, par to, kas vakar, es tad pastāstīšu rīt. Bēbē brokastīs!